Cik daudz visādi jaunumu. Kā izrādās, tagad nevar ieiet vienkārši iekšā bankā un pateikt, ka tev vajag bankas pakalpojumus. Tagad ir jāpierakstās jau iepriekš, un tad jāierodās tajos laikos. Un kā izrādās, ka tur pieraksti ir jau pilni, tur entās dienas uz priekšu. Bet man paveicās, man pateica, ka es to uzzināju, es pazvanīju, un man pateica, ka, vai ziniet, kā ir viens brīvs loks, tipa pēc 5 minūtēm. Tipa jūs pierakstīt, es saku, jā? Nu, izdevās. Nu, mēs tur izdarīja savas darīšanas, kas man tur bija jādara, jā. Un čalis man saka, viņš ir klausies, kas tev ir ar pensijas līmeņiem? Es saku, man nekas te Latvijā nav. Es saku, nav man nekādas pensijas, nekas man te Latvijā nebūs. Viņš saka, davai paskatāmies. Mēs paskatījāmies, viņš uz manī paskatījās, viņš tāds, nu jā. Tāpēc, kad strādājot iekšlietnē, tur tā alga bija tik maza Latvos, un tie nodokļi pārēķinot pēc mūsdienas uz eiro ir tik mazi, kad nu, vienmēr sakot, za to es skaidri zinu tagad, ka pensijas nebūs. Es zināju, ka viņas nebūs. Es pat nesevišķi esmu pārliecināts, ka viņi vispār eksistēs kā tādi, ja, līdz tam brīdim. Un vai es eksistēšu vispār kā tāds? Man liekas, tur ar tā visu jautājumu zīmes, vai ne? Bet za to es tagad toču zinu, ka pensijas nebūs.